kaut kas ļoti slikts notiek mūsu smadzenēm, tad, kad mēs patērējam šo short form, jeb īsos video. Jo, protams, tā padomājot, nevajag ģēniju, lai saprastu, ka visu laiku skatoties šos īsos video, ar laiku būs grūti fokusēties un koncentrēties uz lietām. Bet tā īstenībā nav tā vislielākā problēma. Un arī lielākā problēma nav tas, ka, protams, arī visu laiku skatoties šos īsos video, mēs visu laiku salīdzinamies ar cilvēkiem, salīdzinām sevi ar citiem, un tas arī varbūt atņemt mums prieku no ikdienas. Bet tā vislielākā problēma, kas ir ļoti īstenībā destruktīva mūsu smadzenēm, ir tāda, ka katrs video, kuru mēs redzam, šis īsais video, viņš pārsvarā ir aizgājis tā kā viral, vai ne? Viņš ir daudz skatījumiem, daudz laikiem. Un ko tas īsti nozīmē, kad kaut kas aiziet viral? Tas nozīmē, ka cilvēkiem ļoti patika tas video, un viņos šis video izraisīja kaut kādu veidu emociju. Vai ne? Vai tur prieku, vai sašutumu, vai nezinu, arī skaudību. Vienalga. Katrs šis video, kuru mēs skatāmies, kurš ir aizgājis kaut cik viral, tas mūsos raisa šo emociju, kaut kādu veidu emociju. Un interesanti ir tas, ka tieši tāpēc arī ir tik ļoti grūti beigt skatīties šos īsos video, jo interesanti, ka mūsu uzmanība iet tur, kur ir emocija. Vai ne? Mūsu uzmanība ir trenēta neiroloģiski, lai emocijas tiktu veicinātas, un ja kāda emocija ir veicināta, tad tā uzmanība tev tur iet. Vai ne? Un tāpēc arī visu laiku šis scrolls, kad visu laiku scrollo, tu īstenībā nescrollo tikai video, bet tu scrollo emocijas. Un tāpēc arī ir tik grūti noņemt savu uzmanību no turienes, un ir tik ļoti viegli vienkārši stundām tur pazust, tāpēc, ka visu laiku katrs šis jaunais video kaut kādu emociju tevī pamodina, tu kaut ko sajūti. Un tā lielākā problēma, kāpēc šis ir tik ļoti destruktīvi, un kāpēc tas īstenībā ir ļoti liela problēma mūsdienās, kas arī veicina uz visām pārējām slimībām, tur nospiestību, depresiju, nespēju koncentrēties vai ne uz trauksmi, ir tāpēc, ka emocijas ir paredzētas, vai ne, emotion, tas tā kā emotion, tas tā kā kustība. Tev jābūt ir kustībā, ka tev kaut kāda veida emocija ir, tas nozīmē, ka tam ir jāizved uz kaut kādu rīcību, kaut kādu kustību. Un, lai emocijas būtu izpildītu savu vietu tajā, kāpēc tā ir emocija, ir jābūt kaut kādai rīcībai. Piemēram, tur nezinu, kaķītis tev nomirst, un tu esi bēdīgs, vai ne? Un tad tas nozīmē, ka tev ir jāaiziet, jāsēro. Tev ir jāaiziet tur klusumā vienam pašam, un tai emocijai ir jāizdara savs darbs. Vai arī tur ir kaut kas labs notiek, tad tu priecājies, vai ne? Tu tur priecājies un līksmojies kādu ilgāku laiku. Lai kas tas arī nebūtu, vai ne? Vai arī tu sajūties tur neapmierināts par kaut ko. Tad tu ej un rīkojies un maini to, lai tā emocija aizvestu tevi uz kaut kādu rīcību. Bet tās lielākā problēma ir tas, ka katrs šis video, iedomājies, iedod tev ik pa 15 līdz, nezinu, kaut vai 90 sekundēm jaunu tādu spēcīgu emociju. Un sanāk, tu visu laiku scrollo šīs emocijas, un tavs smadzenes vienkārši tik ļoti pārstimulējās. Ar laiku viņa pierod pie šī hausa, un tas, ka tava smadzenes ir pieradusi pie tā veidot un uztver tik daudz jaunas emocijas uzreiz momentāli, tad viņa ar laiku ļoti labi paliek tajā. Un tādā veidā cilvēks var palikt ļoti emocionāli nestabils. Tāpēc ir tas, kad ir tās depresijas, nospiestības, vai arī kaut vai tu pasties apkārt cilvēkiem, tur pasaki kaut ko, nezinu, nedaudz savādāk no viņu uzskata, tur par politiku, par ticību, par jebko. Šitā cilvēks var uzsvilties un viss. Vai arī par pilnīgi jebko dzīvē, tas vienkārši pilnībā sačakarē tavu emocionālo stabilitāti un visu tavu emocionālo pasauli. Un tāpēc arī ir tik ļoti liels emocionālas problēmas mūsdienās, jo šis ir tik ļoti destruktīvi mūsu smadzenēm, ka šīs emocijas viņas netiek līdz galam izdzīvotas, bet vienkārši visu laiku mēs tiekam
tik daudz smadzenes apstrādā, tik daudz jaunu emociju, un tas pilnīgi sačakarē mūsu visu emocionālo iekšējo pasauli. Mēs nespējam vairs būt mierīgi, nespējam vairs būt patiesi priecīgi vai laimīgi, vai vienkārši arī pat meklēt patiesību, vai iziet dabā, padomāt. Vienkārši mūsu tās smadzenes ir tik ļoti pietrenēta, uztrenēta, lai visu laiku apstrādātu kaut kādas jaunas emocijas, ka tur ir pilnīgs čau, tur ir tāda putra, un tur ar laiku tā paliek par tādu slimību, kuru pēc datiem mēs varam redzēt, viņi tikai straujāk aug un aug. Un vēl viena lieta, ko es aizvedu, esmu pamanījis, ka pasaulē var notikt jebkas, vai arī cilvēki var ar konkrētu pierādījumu nākt un parādīt kaut kādu nereālu faktu par pasauli, par visumu. Cilvēki varbūt to redz, viņiem ne silts, ne augsts dienas beigās, jo viņi ir tik ļoti pārstimulēti, ka viņi nespēj uztvert to, un viņiem nav tā kapacitāte, lai viņi iedziļinātos tajā. Piemēram, tagad mēs varam redzēt visur apkārt internetā, pasaulē, tur tik daudz visu runā arī par, nezinu, varbūt vienīgais tajā burbulī vai kā, bet man liekas, tik daudz cilvēku runā par to, ka Dievs ir, Dievs eksistē. Vai nevar tā būt, ka mēs vienkārši nekā nebija un sprādziens, un mēs visi šeit esam sveiki. Vai arī morāls standarti, kā vispār pēkšņi viņi ir. Mēs visi zinām, kas ir labs, kas ir ļauns. Tā kā savā sirdī ir kāds, kurš ir pār šim visam, kurš mūs ir radījis, un ir kaut kas vairāk par to, ko mēs redzam. Nav tas, ka tu vienkārši sēdi, scrollo visu dienu, tur centies dabūt labāku mašīnu, un tas ir viss, kas dzīvē ir. Mēs visi saprotam, ja mēs tā aizējam, uz dabu, klusumā pasēžam, mēs saprotam, ir kaut kas vairāk. Un arī viss pasauli to runā, un mēs redzam, kā ļaunums iet vairumā ar visiem tiem Epstein failiem, kad vienkārši sātanisti kontrolē šo pasauli, un bērns izmanto visādos veidos, rituālos, un vienkārši šausmīgas lietas, tāds ļaunums. Un tu saproti, ka tie nav cilvēki. Kāds uz viņiem runā, viņus ietekmē, un viņi dara necilvēcīgas lietas. Un arī pretēji tieši arī ir šī gaisma, vai ne? Tik daudz vairāk cilvēku runā par Bībeli, par Jēzu, kad īstenībā viņš bija, tas ir visu vēsturiski pierādīts, un tā augšām celšanās arī ir diezgan konkrēti pierādīta, protams, ar tiem acu lieciniekiem, bet vienkārši tādi fakti mums ir acu priekšā, tādas lietas notiek, bet vienkārši lielākā daļa cilvēku, ir tik ļoti emocionāli pārstimulēti, ka viņi nespēj vispār to aptvert. Un no sērijas viņi ir izņemti ārā no spēles. Man patīk, ka bija tāds viens teiciens, ka vēlns viņam visu, ko vajag izdarīt, vajag likt mums ticēt, ka viņš neeksistē. Tad mēs uzņemsim visu, ko mēs redzam, un tā ir vienīgā realitāte. Vai ne? Visas tās manas vēlmes, tās domas, tas ir tas, ko es gribu, es to esmu iedomājies. Vai ne? Un īstenībā pāri visam tā garīgā cīņa tā neeksistē. Ja mēs tā domājam, ka šī garīgā cīņa neeksistē, tad mēs jau esam zaudējuši. Vēlnam pat nav jācenšas mūs pierunāt vai uzvarēt vai ko. Un tā ir, man liekas, tā ļoti viena no lielākām arī problēmām, ka vienkārši cilvēki mēs paliekam tik naivi uz visu kaut ko, un ja mēs esam pārstimulēti, un mēs pat nespējam vienkārši būt klusumā un mierā un redzēt patiesību un atzīt patiesību. Ka īstenībā reāli tagad laikam ejot, tā patiesība mums ir acu priekšā. Tāpēc, mans tāds varbūt tas mērķis no šī video ir sākumā, protams, atzīt visiem un padomāt par šiem īstermiņa video, par šiem īsajiem video, cik ļoti viņi destruktīvi mūsu smadzenēm, kas vienkārši tā sačakarē mūsu emocionālo stāvokli, ka mēs nespējam vispār normāli pēc tam padomāt, eksistēt, ātri uzsviļamies, esam nospiesti, depresīvi, tukši, un ka mums ir vajadzīgs arī pāri visam kāds, kas aizpilda to vietu, to tukšumu, kas ir šīs attiecības ar Dievu. Jo, piemēram, tagad, ja tu esi, nospiests, depresīvs, trauksmains vai neapmierināts, vai vienalga kāds emocionālais stāvoklis tev ir svarīgi saprast, ka tas ir jau rezultāts, vai ne? Tas ir saucams tas outputs, kas jau ir. Bet, lai būtu šis rezultāts, ir jābūt kaut kādam inputam, kaut kas, kas veicināja šo rezultātu, kaut kas, kas ienāca tevī, ko tu esi patērējis, kā tu esi domājis, kas aizvedina tevi uz to vietu. Tātad, lai kaut kas mainītos, lai šis emocionālais stāvoklis, tas outputs būtu savādāks, ja tu nevēlies būt depresīvs, tur trauksmēns tā tālāk, tad pamēģini pamainīt to inputu, kā tu pavadi ikdienu, vai ne? Izslēgt ārā pilnīgi šos īsos video un vienkārši padomāt par kaut ko vairāk, kas esi tu, un mēģināt vienkārši atvērt savu sirdi arī patiesībai. Varbūt tiešām ir kaut kas vairāk nekā
tikai par to, ko mēs redzam. Un, man liekas, ja mēs tā visi pasēžam un padomājam, tad tas ir diezgan neapšaubām.